Deja Govju kazaks. Radīta pagājušā gadsimta 1995. gadā. Jūs zināt tādu skaitli vispār? Es zinu. Nākošu gadu svētku gadā Dejai būs 30 gadu jubileja. Jā, tas norāda uz to, cik sens es esmu. Kādā šlaps mākslinieckais vadītājs saka, ka es esmu Tonkovs sirms. Nu neko. Pieņemam, ka tā arī ir. Deja Govju kazaks. Elza Siliņa savā grāmatā Latviešu tautas dejas izcelsme un attīstība Govju kazaki ir ierindojis solo deju Ailītēm. Viņi ir devusi arī aprakstu, soļu kombinācijas aprakstu. Protams, tajā mirklī, kad es taisīju skatuvisko deju, es drusciņu atkāpos no tā visa un pielāgoju skatuviskās dejas risinājumam, un no solo dejas viņi tapa par pārdeju. No savas puses vēl arī pievienoja krāsai, kad tiek izmantota klabata. Zinat, kas ir klabata, jā? Viņas stāvēja pagalmā senatnē ar mērķi sasaukt saimi kopā. Bija konkrēts arī ritms, un tas ritms ir ti-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 ti. Šo tad es arī izmantoju dejā. Tās galvenā loma, viss ir uzticēta saimniecei. Es gan es aprakstā ierakstījis, ka tas var būt arī vīrietis, saimnieks, bet neesmu atkāpies no tā galvenā momenta, ko Elza Siliņa raksta par šo deju, tā ir sacensība. Tas sacensības mirklis visu laiku iet cauri arī dejā savstarpēji starp puišiem un meitām. Nu tā, sākam. Man vajag mikrofonā visu laiku, jā? Mēs sāksim ar pirmo kustību. Tātad jūs jau droši vien visu zinat, mēs tikai atkārtojam. Pirmā kustība, tā kā aprakstā. Nāk saimniec parādam. Tātad izdarīsim tādu lietu, kad parādīsim ar seju pret kameru, pret jums, skolotāji, un pēc tam ar muguru, lai tajā mirklī, ka jūs mācaties, lai jums ir arī tā kā, kur pašpikot labāk. Tādas divas versijas būs, ja? Atrādīšanai. Maestrā, pirmā kombinācija Govju kazaks, pantiņš. Tā, tā, ritā, ritā. Nu, lūdzu, es pat dziedāšu. Paldies! Jā. Rakstīts ir, ka rokas ir sānos, bet saimniecei tā kā ir rokās āmurīts un tas klabats dēls, tad viņai ir rokas brīvi, pārējiem dejotājiem droši vien dejas laikā būs sānos. Nu, ar to kājas mešanu. Ja ir iespēja solistei vai solistam uzcelt kāju virs 90 grādiem, es būšu tikai priecīgs. Bet meitenēm ir ieteicams kaut vai no tā viedokļa, ka tas brunts uzreiz to kritumu veido ar kājas pacelšanas mirkli. Un tad viņš, tas dejotājs uzreiz, tā dāmīt meitenes uzreiz smukāk izskatās ar to kājas izmešanas mirkli, ka tas brunts tur krīt tajā vēdeklī. Nu, kas vēl? Viss ir skaidrs, vai ne? Pagriežamies ar muguru un to pašu, lai jums ir kur paskatīties pēc tam vēlreiz. Paldies! Paldies! Nu tad to otro kustību tagad. To mums puisis laikam, ja? Tā. Te arī rokas brīvas ir, lai palīdzētu turēt līdzsvaru
Un jāpievērš uzmanību uz pamatkāju, it sevišķi kustības noslēgumā, kad tā pamatkāja darbojās uz sinkopētās ieleciena principu, ja, ka viņu visu laiku ielec. Nu, tūlīt tu redzēsi. Parādam. Paldies. Ļoti labi. Pēda nav te bija jautājums no kulisē. Droši vien, kad vadītājiem tas ir. Repetītāram, piedodiet, vadītājs ir promlaikam. Un, kā ievērojāt, pamatkājā iesēdienā visu laiku ir neliels lēciens. Tas arī palīdz tās kājas reversa darbības laikā taisīt to līdzsvaru. Rokas plus tas ieliciens uz pamatkāju. Nu, pagriežamies ar muguru. Paldies! Man patika. Varbūt. Galvenais turēt sevi rāmjos un nesākt jaunu horeogrāfiju taisīt. Varbūt drusiņi pa diagonāli beigās vēl pavirzīties var pa diagonāli. Ne tikai uz vietas, var maķenīt, kādu metru pavirzīties uz priekšu tuvāk skatītājiem. Un nebaidīties no tā, ka tā pamatkāja ir iesēdienā. Viņam ir jābūt tādam, tai darbībai diezgan stabilai pašam tam cilvēkam. Ja? Viņš ir diezgan stabilam jābūt. Tā, nu, par šo tā kā skaidrs, iesim tālāk. Trešā kustība. Paldies! Tā, nu, iztaisīs, parādīs pirmā reizītē, un tad es drusiņu nokomentēšu, kas tā kā drusku precīzāk ir vajadzīgs. Nu, lūdzu. Paldies. Diezgan precīzi tas viss ir. Tātad viens no uzstādījumiem ir tas, kad ir lēciens uz priekšu, un pēc tam ir ar otru jāatgriežās atpakaļ, izejas pozīcijā. Un savukārt ar 4 lēcieniem arī iesēdienā ir jāapgriežās 2 apli. Šī gadījumā, ja mēs iesākam diagonālē, tad diagonālē arī paliekam un ņemam punktu visu laiku. Tātad mugura, seja. Un tad mainām virzienu un ejam pretējā diagonālē. Lūdzu vēlreiz jau muguru. Paldies! Kas attiecās uz plastiskajām rokām, nu, līdz šim es esmu redzējis, ka uzreiz satver celi. Tas dod iespēju dejotājiem ātrāk, nu, tā kā turēt sevi līdzsvarā, bet ja jums ir tik efektīgi dejotāji, kas var ilgi un dikti dejot uz vienas kājas un vēl palikties un lēnām vēl darīt papildus citu darbību, kas saucās roku vēziens caur augšu, nu, arī nav slikti. Bet, nu, katrā ziņā, ja jūs veicat darbību uzreiz ar pirmo soli, apņemat celi viens, tas arī nebūs nepareizi. Ja? Nu, kā tas laukumā? Nu, līdz laukumam vēl jātiek. Mēs muguru parādījām. Paldies! Kas mums tālāk? 4. kustība. Grieziens. Tātad. Nu, lūdzu.
Paldies. Aprakstā nav norādīts precīzi, cik tad ir, tur man tā liekas, es rakstīju 6 griezieni un pēc tam caurgrieziens caur 6. pozīciju, suteņu variantā. Bet, manuprāt, galvenais tātad meitenēm ir jāņem punkts. Dejas laikā mēs tur noskaidrot būs uz centru, jo viņas stāvēs ar seju pret apļa vidu, pret centru, un pret to tur arī būs jāņem punkts. Bet, manuprāt, ļoti būtu nepieciešami pievērst uzmanību, lai tā kāja visu laiku atrastos sānos. Jo tā tendence tāda, kad mēs sākam pirmo griezienu smuki iesākam, kāja ir vaļā sānos, un ar katru nākamo griezienu mums viņa nonāk šeit priekšā. No tā gan vajadzētu izvairīties. Vienkārši to kāju vajag maksimāli galvā, tā kā tas ir piruets, ka griežam, maksimāli domāt par to, ka tā pēda ir tā, kas griež to cilvēku. Nevis augums ir tas, kas griež kāju. Ja? Mēs griežamies un turam. Ja? Visu laiku. Es domāju, ar muguru te nevajag. Paldies, iesim tālāk. Kas mums tālāk ir? Meita ar meitu, ja? Stop, paldies. Jā, malači. Tātad aiztaktī iepriekšējā muzikā ir ielicina 6. pozīcijā un vienlaicīgi ceļam kāju 90 grādu augstumā un blaku pretī stāvošais satver pēdu. Ja, bet tas ir jādara iepriekšējā muzikā. Būtu baigi izcili, jā. Iespēlē. Paldies. Tātad 4 lēcieni, 1 aplis. 4 lēcieni, 1 aplis. Ja gadījumā, nevis ja gadījumā, bet šī mirklī, tad, kad izpildu šo kombināciju meitenes, viņām savstarpēji nav vajadzīgs līdzināties. Bet tajā brīdī, kad puiši to darīs, tur gan būs jāpaskatās, lai būtu vienādi tas grieziens. Ja? Paldies. Tu jau ar muguru arī nekas nesanāks. 5. kustība. Mans skaistls. Tā, mēģinām. Paldies, malači. Tas būtu ļoti veiksmīgs stāsts, ja jums visiem būtu tādi izpildījumi. Tātad, viens no galvenajiem nosacījumiem ir palikt staltiem, un tai pašā laikā vēl aizmugurī tiek pacelt kāju, celīts vaļā. Lai nav tā, es jums parādīšu, jo varbūt, kāpēc tas tāds ceļš meitenēm, tad tas būs celis, atkal būs tas, kas to brunti taisīs mums smuku kritienu. Jo tajā brīdī, ja meitene nolaiž celi, tad arī tur nekas vairs nestrādā. Te vajadzētu būt augšā. Puisis atver, un šeit smuki meitenē. Anatomiski ir iespējams muguru atpakaļ. Viņi var? Viņi var? Viņi var. Skolotais saka, var. Viss, kas saistīts ar kustībām, šobrīd mums ir parādīts. Ejam cauri deju. Labi. Tātad, vēl drusciņi atgriežoties pie ritma. Varētu saimnieci palūgt. Tātad ar āmuri sitam pa dēli, un ritms ir 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nē.
Ta. Nu. Skaidrs? Nu, labi. Sākam dancot. Ievadu laikā iznāk ārā, saimniece, sāk sist ritmu, aprakstā ir norādīts precīzi, kā tas būtu jādara, kurā brīdī sitam, kurā brīdī klusums, kurā brīdī sitam, kurā brīdī klusums. Bet pārsvarā ir visu laiku tajā brīdī, kad saimniece, tad saimnieces pirmo sit. Otro frāze klusums. Pirmo sit, otro klusums. Nu, tālāk dejas laikā tad precizēsim arī pārējiem, kā tas ir. Iznāk ārā 1, 2, jā, paliek centrā. Savukārt, pēc pirmās vai otrās takts es neatceros no galvas. Uzreiz rakstījis esmu. Tad laikam tā arī ir. Nāk ārā pārējiem. Sit plaukstas. Nostājās dārziņā. Meita priekšā savam puisim. Un paceļ labo kāju, kreiso roku uzliek uz pleca. Nu, šādi. Paskatīsimies, kā tas izskatīsies ar klavierēm. Atgriežaties, paldies, atpakaļ. Tātad tas dzīvnieks ir govs māviens. Cik nu varēja mūzikas autors izspieda no muziķiem to māvienu. Paldies, paldies. Tātad, kā jūs ievērojāt, iepriekšējā muzikā, vecajā muzikā ir 7, 8 ieliciens. 7, 8. Un vēl būs dažās vietās, kur šī darbība ir jāievērā, kur uz 7 jāielec, uz 8 paceļ kāju. Tātad precīzi esam laicīgi dārziņā, aplī. Un 7. ir ieliciens, 8. kāja gaisā un ar 1. jau turpina kustību dejasceļu virzienā. Nu, vēlreiz atkārtojam. Paldies, paldies, paldies. Tātad, kas attiecās uz galvas pagriezienu. Man jau parasti gribās skatīties uz to vietu, uz kurien es eju. Ja es virzos uz priekšu, tad es skatos uz priekšu. Bet gar skatītāju var arī pagriezt to galvu un pabiegt acis mammai, tētim. Arī nav nekāda vaina. Savukārt, jā, tur ir mugurs, jābūt ir staltiem, diezgan pamatīgi jāturās ir uz pamatkāju. Tātad atceramies to, ka jo augstāk būsim, jo mazāks plie, jo grūtāk būs, dziļāks iesēdiens, stabilāki būsim. Galvenais noteikti, ka nevajadzētu pārāk vilkt garumā lēnām, tur tipināšana, tur lēkāšana. Ir tomēr jābūt kustībai uz priekšu. Diezgan strauji. Neesmu norādījis precīzi, cik tad apiet katrs, un neesmu norādījis arī zīmējumā, kur katrs stāv. Tas ir, šī gadījumā jums ir pašiem zināmi savi dejotāji, kuri tad ir labāk iemācījušies, kuriem drusciņi vēl būs jāpamācās, bet tad jūs attiecīgi varat regulēt viņus, kur stāv pēc jūsu izvēles.
Attiecīgi tad arī tad būtu gan jāsaliek tie cilvēki tā, lai tad iznākot uz nākamo darbību, viņi būtu pēc iespējas jau pareizās vietās. Tā. Tālāk. Sākās pirmā kustība. Pārējie tik smuki nestāv zīmējumā. Viņiem tomēr tajā brīdī, kad saimniece rāda šo kustību, ir drusciņi jātiet prom, jāizjauc šis zīmējums un jāvēro, ko dara saimniece. Lai nav tā, ka jūs esat nostājušies pie tāfeles. Drusciņi tā kā brīvāk tas viss, un var jaukt atstarpes ar šeit ir, var bariņā pa 2 meitenes vai pa 3 puiši, kurš tuvāk pa grupiņām saveidot to visu skatīšanos. Tikai tajā mirklī, kad sākās dancošana, tad gan jūs atgriežaties zīmējumā, tā kā šis šobrīd ir, un dancojam visi zīmējumā, kombināciju, kustību. Jaucam zīmējumu, izdomājam ātri un skatāmies. Jā, izcili! Tas būtu ļoti labi. Tikai lūdzu, neuztaisiet precīzi. Jūs varat drusciņu savu modeli ieviest šī mirklī. Mēģinam. Paldies. Un saimniece izvēlās to, kas vislabāk taisīja to soli, un izvēlās, lai rādītu nākamo kustību. Ievērojiet arī plaukstu sitieni, ja? Tātad pirmais skatāmies, otrais atbildam. Skatāmies, atbildam. Precīzi, kā tas arī bija šeit, tā arī vajadzētu to darīt. Ejam tālāk. Paldies! Tātad, ja puisis rāda, tad meitenes atkārtos. Savukārt aizmugurē puiši tajā mirklī, kad atkal rādam. Atkal, kad solists rāda, nav obligāti jāievēro zīmējums. Viņš var būt drusciņi tā kā mākslinieciski izšķaidīts, bet ar aprēķinu, ka jums tūlīt 1 sekundes laikā būs jānostājās zīmējumā, jābūt vietās. Ko es ar to domāju? Nedrīkst būt tā, ka pavisam pretējā pusē teātris sāk spēlēt otrā pusē, un tad skrien uz savu vietu. Ja? Viss notika kompakti, blakus. Ejam tālāk, meitenes rāda. Paldies. Ja mēs esam iesākuši skatītājiem iedevuši formulu, ka tajā brīdī, kad tas solis dejot, ka mēs pārējie aizmugurē vērojam, tad droši vien, ka te arī nevajag baidīties, ka puišu sastāvs jauc to zīmējumu un to pirmo frāzes pusi, tur viņi patēlo drusciņu, paskatās, vai viņi arī varēs tā, jo viņiem būs tūlīt pašiem jādejo. Jā, tā formula saglabājās. Ejam tālāk, vīri, jūs. Paldies. Tagad te ir tas stāsts, kas bija pašā ievadā, kad bija pēc 8 soliem uz 7 ieleciens un uz 8 jāceļ kāja. Tikai šī gadījumā tā kāja uztaisat zīmējumu, parādat, kā jūs būsit. Iedodat blakus stāvošam. Jā,
Tad 7 ieliciens uz 8 šāds te zīmējums. Atbrīvojamies. Tātad tā kā zīmējumā nav norādīti precīzi cipari, kur katrs dejotājs stāv, vīri atgriežamies līnijās, meitenes arī aiziet apakaļ. Tātad droši vien, ja jūs gribēsiet smuki pēc augumiem taisīt to virkni, tad šī brīdī jau ir jābūt sastādīti dejotāji tā, kad viņi pārgrupējās, jo viņi ir pēc augumiem. Tātad tas, kas ir tālāk, tie tad ir vistuvākie, galē, kas virtenē stāv ārpusē pašā galā. Tie, kas ir centram tuvāk, tie tad ir te tuvāk, tālākajā pārgājienu mirklī. Meitenes pastāvam, puiši pārējiem mierīgi, viens, ejam, re. Viņi saķemējās smuki. Jums arī te nav jāievēro kaut kāda precīza ķemmēšanās. Jūs gribat smuku bildi, arī viņus sabīdat attiecīgi tā, lai pēc auguma. Te jau vadītāji papūlējusies. Smuki salikus pēc augumiem. Meitenēm tieši tas pats stāsts sanākam. 1. Jā. Meitenēm ir drusciņi vienkāršāk. Viņas jau patiesībā ir gandrīz jau savās vietās. Tā. Ko ar visu pārgājienu uztaisam? Ja? Ar ieliciens 7, 8 un turpinam darbību uzreiz. Starpspēt. Iesim pārgājiens. Septiņi, 8. Paldies. Šitas tā kā skaidrs, ja? Turp atpakaļ, garais. Tajā mirklī, tad, kad mums vadošā kāja ir pie zemes, droši vien, ka vajag uzmanīgi, lai tas kritiens nenotiktu. Bet tajā brīdī, kad mēs nākam apakaļ, tad jau tā kā vienkārši ir jātiek vietā. Nav variantu. Būtu ļoti, ļoti labi, ja jūs panāktu situāciju, ka pilnībā 8 cilvēki savā starpā izķemējās un atgriežās savās vietās 8 cilvēki ar šo lēcienu. Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti labi. Tātad tas nozīmē, ka ir jāvirzās tieši tāpat kā ievadā, kad viņi gāja ar skatu uz priekšu dejas ceļu virzienā. Ko? Aizējam tālāk. Stop. Pagaidros, viņa garais pārgājiens, lūdzu. Visu garo, jā. Vai tie 8, jā? Aha. Paldies. Meitenēm ir grūtāk kā puišiem, man liekas, šāds grieziens, bet tāpēc, jo tās ir meitenes, viņām var likt. Puišiem ir jātaupa, tie tikai parasti staigā mums. Arī pāpli skrien iekšpusē un meitenes skrien ārpusē parasti. Tādas ir tās latviešu dejas. Saucās visiem vienādi spēles noteikumi. Tikai meitenes skrien pārējo apli. Tā, tad, kā jau es minēju, grieziena mirklī jācenšas maksimāli turēt kāju sānos, lai viņi neaiziet uz priekšu, bet var visādi gadīties. Ja gadījumā, bet šis gadījums nedrīkst būt, bet ja gadījumā brūkam nost no grieziena, tad liekam tās kājiņas 6. pozīcijā un viņķelējam ap sevi. Lai nav tā, kad meitenei nobrūk grieziens
un viņa izlec ārā no tēla, no grieziena, paliek stāvot un vēl saķer muti ciet, ārprātā saķer galvu ciet, kas nu būs, ko skolotāji teiks, ja? Paliekam iekšā tēlā un tieši to griezienu, viņš var būt divus lēcienus ātrāk, bet tā nedrīkst būt. Bet ja gadījumā, bet tā nedrīkst būt. Ejam tālāk. Oi, Inga, mēs daram tā? Uzreiz. Tā, jautājums bija par to 7, 8, vai šeit arī meitenes sagatavojās uz to 7, iesēžās, un tad uz to vieninieku jau, tad uzreiz griežam. Aiztaktī drusiņi iedodam, tā kā tas ir revers, un aiziet. Pripresions un aiziet grieziens. Ko? Kas mums tālāk ir? Paldies. Jūs droši vien gadījumā, ja pēkšņi YouTube'ā sāksit skatīties, ierakstīsit to Goju Kazaku, tur var būt arī tādas situācijas, ka ir vienā līnijā dejotāji puiši. Jo tajās pirmsākumos bija domāts tā, ka viņi visi vienā līnijā griež un tad smuki ievēro to grieziena laiku, ātrumu. Tajā mirklī, kad meitenes ir viens pašs, viņas var tur uzgriezt tā, ka puišiem žokļi atkarās. Puišiem gan būtu tā kā vēlams tomēr palīdzināties. Meitenes var pat ārpus mūzikas drusiņi izlekt ārā no ritma, lai viņas iedod to feelingu, iedod to efektu tai kombinācijai. Jo lai tad tie puiši pamēģina, kā mēs mākam, ar tādu domu. Paskatīsimies, vai viņi ar var. Bet viņiem tomēr nedrīkst lekt ārā no tās ritmiskās puses, ka tomēr tā līdzināšanās ir. Ja jūs varat 4 pārus uztaisīt ritmiski ātri, es būšu tikai pateicīgs. Jo iet uz beigām vajadzētu tā kā efektu dot kādu. Ejam tālāk. Paldies. Tātad, atkal tas pats stāsts. Iepriekšējā zīmējumā pārgājienā uz solistu, kad iet rādīt, abas meitenes iet rādīt, puišiem arī ir brīvais pārgājiens uz nākamo zīmējumu. Un te ir tas pats stāsts. Lai būtu smuki, jo jūs noteikti gribat, lai ir smuki augumi, tad atkal saliekat viņus jau zīmējumā tā, ka viņi pārgājienā negrūstās, mierīgi pa tuvāko ceļu aiziet nostājās kolonnā, ielec 7, 8, paceļ 8, ka paceļ kāju augšā. Atkal viss pa tuvāko ceļu, lai nav nekāda grūstīšanās. Pārgājienu uztaisam, atceramies ieleciens, ja, vīri, dāmas. Pārgājiens. Paldies. Skatūs mums ir dažādas. Vienam lielāk, es iedomājos Valmieru. Turpat atkal, piemēram, ir cits skatūs, kur tiešām ir tie 8 metri, varbūt pat mazāk. Tie mierīgi ar gājienu soļiem smuki aiziet. Ja gadījumā Valmieras gadījumā, kur ir 12 metri, kur vēl Daugavpils vai Liepāja, tad gadījumā tur var pārskrējienu mirklīgi kājās ielikt skrējienu. Jo kas ir svarīgi? Svarīgi, lai jūs laikā esat vietā, kolonnā, un vēl paspējat uztaisīt to ielecienu un paceļ kāju gaisā, aizmugurē, iedod.
Tātad var to gājienu soli mest laukā un ielikt tur to skrējienu. Protams, ne jau tā, ka, piemēram, tas, kas jau ir vietā, tas tagad sāks. Jo skolotāji grib, lai visi 8 skrien. Nē, skrien tikai tas, kas tur nevar paspēt. Ja? Nepārspīlēja drusciņi arī ar to horeogrāfijas maiņu. Lūdzu. Vēlreizīti. Nu, lūdzu. Paldies. Tātad galā, kas ir garais gājiens, kas galos stāv, tie taisa galopu, jo tiem jau arī vairs nav kur kāju pacelt, nav kas tur. Savukārt atkal droši vien, ka vajadzētu ļoti ievērot, kad kājas nomaiņas laikā ir tātad 7, 8. Kas ir svarīgi, vienkārši tas, kas tur, viņam arī ir jābūt ne tikai viņš pats ielec, bet viņam arī jāpalaiž tā roka vaļā. Nevar būt tā, ka viņš tur to kāju, un tas nevar dabūt to ielecienu, jo kāja tur visu laiku augšā. Ir jāatlaiž tā kāja vaļā, lai priekšā stāvošais dabūtu to ielecienu. Es jau redzu, ka arī te jau mazs nianses ir tas, ka jāsaliek abas smadzenes kopā, kreisā labā, laižam roku un lecam. 2 darbības vienā laikā. Tālāk. Te tas atgrūdiens ir vajadzīgs tā kā koķetēšana drusciņa. Kā puiši un meiti savā starpā arī brīvā laikā dažreiz pagrūstās. Un te ir tas mirklis, kad viņam tiem vidū stāvošajiem reāli iespēja viņus pagrūst un viņi nokritīs, jo viņi vēl atrodas uz vienas kājas. Šī gadījumā, protams, tie, kas ir centrā, tie pagriežās pilnībā ar seju un grūž, nevis šitā. Tur tāds maigošanas fufelsons sanāk. Lūdzu, precīzi nostrādājam līdz galam. Pagriežās, pagrūž un dodās uz solo partiju. Nākam pārielē, jā. Tātad sit tikai saimnieci, un te izceļās, precīzi izceļās satvēriens un tas viens pāris, jo aizmugurē nav vairs tie melnie zirnīši, kas tur varētu nosekt, tie traipiņi, ir tīra bilde, un skatītājs smuki nolas bildi uzreiz, kas būs nākamais, jo te ir satikušies puisis un meita, pašas beigas. Uzvar draudzība. Lūdzu. Jā. Viņi iesāk un tad uzreiz pārējie turpina. Paldies. Varianti ir dažādi, lielajiem arī pēc tā grieziena. Daži paņem to meiteni ap vidukli un nones, daži atlaiž un atkāpjās tieši tā, kā te ir. Tas, kad solo pārīts dodās pie saimnieces, arī tas ir izcinājums, bet ir arī varianti, kad nāk te un tad viņi kā pirmie iet prom. Kā tad atstājam? Lai ir šādi, ja? Atceramies. Tad solo pāris beidz grieziena un dodās pie saimnieces. Lūgums gan būtu pēc iespējas ilgi neaizkavēties solistiem priekšā. Viņi savu darbiņu ir izdarījuši, sevi ir parādījuši. Tagad būtu jāparāda visi tie pārējie, lai tā panorāma pavarās uzreiz un visu redz, kas notiekās. Atkal gājienu soļus 7, 8 ieliciens. Panākam uz priekšu, parādām, kas mums tur būs.
pa bildi. Tā tad atkal stāsts par skatuves izmēriem. Šī gadījumā, protams, ar tiem 8 soļiem elementāri paši tālākie, kas tur stāv, tie atnāks laikā un visu izdarīs. Bet tie ir lielās skatuves, tad droši vien, kad atkal laužam nost gājienu soli, bet drusku pieskrienam. Jo svarīgi ir atkal tas 7, 8. Kas mums tur būs? 7, 8. Aiziet, 1, 2. Stop, parāda. Tātad meitenes paliek ar skatu pret skatītājiem, man fasiņā, puiši pagriežas pa labi, kreisā kāja augšā. Un visi tur priekšā stāvošā kājas. Šādi. Laiž vaļā. Tā. Skatuves variantā droši vien, ka būtu labi, ja jūs iet kulisē iekšā. Ja? Nevis vēl vestu te, jo tās ir dejas beigas. Iegrieziens gar kulisēm darbosies droši vien laukumā, ja tik tālu tiksim, vai estrādē. Tajā brīdī, kad mēs dejojam deju skatuves, ejam kulisē, lai ir tas atgriešanās mirklis efektīgi. Citādi tur tā čiks vien sanāk. Prom ejot var arī pamāt zālē kādam, pasmaidīt, deja beigusies, viss kārtībā. Ar visu gājienu atkal nākam uz priekšu. Nu jau var, nē, visiem nevajag. Viens tur. Es ilgi sēdīju un domāju, ka taisīju aprakstu, ko darīt ar to solistu, kad viņi iet prom. Viņai atkal ir 2 darbības vienlaicīgi. Mētāt kāju un sist ritmu, pilnīgi 2 nesaliekamas lietas. Varbūt, ka to ritmu netaisam. Ja? Tikai ar to kājiņu efektīgi. Uz priekšu, atpakaļ. Ja? Tas būs daudz cilvēcīgāk no tiem dejotājiem. Nu ko? Pēc tam mūzikā ir tāds skanējums, kad ir ievada mūzika. Dejotāji atgriežas atpakaļ uz skatuves un līdz ar pēdējo frāzi, ar pēdējos takti, kad skan mūzikā mums atkal govs māviens, visi pagriežās pret skatītājiem un uztaisa paklonu. 1. Jā. Nu, ar to arī mums deja ir beigusies. Vai ir kādi jautājumi? Nē. Bija jautājums, kad puisis ar meitu ir satikušies pārī un uztaisījuši satvērienu 5. kustība. Grieziena mirklī nav savstarpēji visiem 7 pāriem jālīdzinās. Griežās brīvi. Tikai lūgums atkal neuztaisiet tā, kad visu mūzikas frāzi knapi nodejo vienu apli. Nu, tur ir jābūt griezienam. Tur, kur ir griezieni gan meitenēm, gan puišiem, viņiem ir tomēr jābūt ar dinamiku. Ja, lai neizčāks tā deja pilnībā. Jautājums ir starpspēlēs pārgājienu laikā, ar kuru kāju. Aprakstā arī nav norādīts, ar kuru kāju, jo stāsts ir par to, ka mēs atrodamies katrs labā vai kreisajā pusē. Tātad tajā brīdī, ja man jānonāk ir pa kreisi, es sākšu kreiso kāju. Bet ja es esmu tajā pusē, kur man ir kreisā pusē tā darbība nākamā, es, protams, iešu ar tuvāko, ar labo. Kājas nav jāprecizē, var brīvi pārvietoties uz starpsēles laikā uz to 7, 8. Vēl lūdzu. Jā. Ar ierakstu?
Jūs gribat? Viņi grib. Nu, lūdzu. Tātad, gaisā figurēja 2 ieraksta veidi. Uz šo brīdi es saprotu, ka mākslinieckā vadītāja ir sakārtojusi arī ierakstus un ir centra mājaslapā. Izmantojam lūdzu jau tagad tieši šos ierakstus. Otrs ieraksts ir Jura Kulakova aranžējumā. To neizmantojam. Vēl lūdzu, ja kaut ko esmu aizmirsis. Nu, lai veicās, lai dejojās. Paldies, dzirnām, malači. Vēl 2 lietiņas. Tātad pie kopīgajām lietām. Tad tajā brīdī, kad leciens ir uz priekšu, tad droši vien, ka tā lielā darbība ar rokām būtu jāpabeidz tajā mirklī, ka mēs lecam uz priekšu. Tad, kad lecam uz aizmuguri, viss rokas jau ir vietās. Ja?
Lai nav tā, ka mēs vēl lecam, vēl arī uz aizmuguri un vēl tās rokas ilgi un dikti, mēs tāpat viņas nedabūsim vienādi. Tātad lec un jau ir vietā. Atpakaļ nākot, atpakaļ lecot, mums jau ir satvēriens ap celi. Tas ir viens. Otrs, meitenes, kad griež, tad noteikti jābūt pilniem 6 apļiem, kad griež. Un tikai uz 7. 8. ir tas grieziens ar savāktām kājām. Un turpinās uz vietas grieziens. Pabeidzam kustību. Viss. Paldies!